Man īstenībā neiet tik labi. Man šī tēma, par ko mēs runāsim, Jānis man iesmērēja, godīgi sakot. Es braucāju mašīnā un viņš teica, tā kā, Emīl, paņem vēl vienu. Es teicu, ok. Skatos, kas tur ir palicis, tur ir kaut cipelnētieši, tur ir šitas, un tur ir vēl kaut kas. Un es teicu, man neviena no tām tēmām nepatīk. Un es tur pamatoju, kāpēc man viņas nepatīk. Un šito es teicu, man nepatīk, tāpēc, ka man nav baigais viedoklis. Man nav tāds viedoklis, ka es būtu pārliecināts jums dot. Un līdz ar viņi bija tāds, bet lieliski iespēja uzzināt un iemācīties. Un es neiemācījos un es neizpratu, godīgi sakot. Līdz ar to es tāds stāvu, tā kā bez mājas darba. Un tagad man te jāstājas jums acīs un jāsaka. Bet īstenībā tas iemesls ir tāds, jo jautājumu es varēšu atbildēt, es pieņemu kādās 5 minūtēs. Bet tas nenozīmē, ka viss būs beidzies. Jo šis jautājums atklāja lielāku problēmu par mums kā cilvēkiem. Un es biju sestdien uz izrādi. Sestdien, man liekas, jā, sestdien. Un izrādi, mans čoms bija mācītājs tā izrādē. Un bija īstenībā ļoti foršs. Viņam tā izrāde ir par jaunu puisi, kurš ir tikko salasījies Bībeli un tagad ar tiem Bībeles rakstiem visu terorizē. Un man ļoti patīk izrāde. Tagad tieši humors priekš manis bija. Tur dažas lietas bija, teātris, kā tur. Viņš nepiedienīgs. Jūs neesat vēl visi gatavi tai izrādēji, bet bija forši, man patīk. Un tā interesantākā daļa, tas krūtākais bija tas, mans draugs Edijs, viņš spēlēja mācītāju. Viņš spēlēja mācītāju, un viņam tas režisors iedeva iespēju, jo tur, bišķi smējās, varbūt ne par kristietību, bet, par cilvēkiem, kas viņu pārprot. Un līdz ar to viņš gribēja, lai ir tas balans, kad cilvēki neaiziet prom ar to domu, kad, mēs te visi kaut kādā prātā sajukušie esam. Un līdz ar to viņš iedeva viņam iespēju uztaisīt tādu mazu uzrunu un pastāstīt evaņģēliju, tā kā mazu svētrunu. Un tad mēs ar viņu strādājam kopā pie tās svētrunas. Bija baigi interesanti, bija baigi forši. Un beigās mēs tur viņu slīpējam, un tagad es biju uz izrādi, un es redzēju, kā viņš viņu nospēlē. Un crazy, jo es pazīstu Ediju. Un redzot, ka viņš bija kolāra kraklā un teica to uzrunu, tas bija tiešām, tas bija maģiski. Tas bija tiešām tā bija interesanta pieredze. Cilvēks, kur jūs esat redzējuši, kā viņš vēmī un visu kaut ko vēl dara, un tagad pēkšņi viņš ir mācītājs. Un varbūt jūs esat redzējuši, kā es kaut ko daru, un tagad jums līdzīgs sajūt. Es nezinu. Bet kurā gadījumā es biju tajā izrādē, un tur bija viens, un tas jaunietis, tas galvenais varonis, viņš dara arvien trakākas lietas. Un pirmais, ko viņš izdarīja, viņš ielēca ar visām drēbēm baseinā. Viņš protestēja par to, ka pārāk daudz, pārāk atkailināts meitenes ir sporta stundās baseinā, un tad tas ir viņa protests, ka viņš ir ar drēbēm, un tad viņš tur citēja Bībeli, kad nebūs iekārot un tā tālāk. Un pēc tam, tas secība. Es pateiktu šito pēc tam. Šis ir iestātējiem iemesls, ka varbūt es neieteiktu jums iet. Jo tur ir bioloģijas stunda, kur tās sociālo zinību, bioloģijas skolotāji, bet viņi arī sociālais darbinieks. Viņi izdāvā burkānus un māca jauniešiem, ka, jā, jūs sapratāt. Un viņš kā protests, viņš izģērbjās kails. Tas ir viņa protests. Un tad es pat neatceros, kā viņš to pamatoja, bet es centos neskatīties pa daudz. Bet tā bija trešais protests. Un trešais protests bija atkal bioloģijas stunda, un tās sociālā darbinieca, tur bioloģijas skolotāja māca par evolūciju, un viņa aiziet, un viņš pārģērbjās gorilas kostīmā, un viņš sāka riktīgi tēlot mārkeķi un lekt pa galdiem un tā tālāk, un tad visi tie klases biedri pievienojās, un tad beigās atkal ir problēmas, jo viņš ir visu to stundu izbojājis. Tas mans mērķis šodien ir, kad jūs neiet uz bioloģijas stundām ar gorilas kostīmiem un nebļojat, Dievs radīja pasauli 6 dienās, un netaisat mārkeķi kaņas. Līdz ar to, ja es to izdarīšu, tad šodien būs veiksmīgi. Kāpēc man nepatīk tas jautājums, kā viņš ir traktājis? Es nezinu, Jāni, tu taisīji to jautājumu. Jānis vainīgs. Man viņš nepatīk, bet tāpēc es viņu saskaldīju 3 daļās un centīsimies viņam tikt cauri un tādā veidā varbūt nonākt pie kaut kāda slēdziena. Pirmā daļa ir, kāpēc ticēt? Es aizgāju ļoti filozofiski šo, bet kāpēc ticēt? Tas ir tas sākums tavu jautājumam. Kāpēc ticēt? Un pēc tam ir radīšanas stāsta, vai ne? Ko nozīmē ticēt? Ko nozīmē, ka tu kādam tici? Atvērts jautājums. Es centīšos daudz jums runāt šajā. Ko nozīmē ticēt?
Mums būs ļoti problemātiski, ja mēs nevaram šim tikt cauri. Stūrī. Kavētājs. Es redzēju. Tu paļaujies, tu uzticies. Jā. Okay. Un ko šajā gadījumā nozīmē, ka mēs ticam radīšanas stāstam? Ko tas nozīmē, ko tas maina mūsu dzīvēs? Mēs balstam savu dzīvi. Okay, balstam savu dzīvi. Un ko tas praktiski nozīmē, kad es balstu savu dzīvi uz radīšanas stāstu? Gudrīt. Jautājuma autors, varbūt tu zini. Ne, viņš izvairās teikt, pasties, ko viņš man iesmērē. Viņš pats negrib pieskarties tam jautājumam vairāk. Pieņemt par patiesību kaut ko. Okay, jā. Pieņemt par patiesību. Jā, nezinot visus faktus. Un īstenībā ļoti līdzīgi jau ir ar jebkuru. Mēs jau nezinām, kas notika miljardiem gadu atpakaļ. Līdz ar to, ja mēs ticam zinātnē, un tas, kas tad notika, mēs lecam tādu pašu ticības lēcienu, kad mēs lecam ticot tam Bībeles stāstam. Vēl kādi varianti? Ko nozīmē ticēt? Ko vēl tas nozīmē? Nē, ok. Būs grūti, ja jūs nerunājat. Es tad arī nerunāšu. Gabriela? Nē, tu vari atbildēt. Es jau teicu, man nav atbildes, tāpēc es no jums mēģinu viņus dabūt. Nē, bet īstenībā ticēt, man liekas, nozīmē ne tikai to, ka tu tici, vai ne, ka kaut kas ir, tu paļaujies uz to, bet tas kaut kādā veidā ietekmē tavu dzīvi, vai ne, vai tas kaut ko ietekmē. Piemēram, ja tu tici, ka tev ir, labi, es nezinu, nezinu, tu tici, ka, ja tu izlieks pa logu ārā, tu nomirsi. Tāpēc tu nelec ārā pa logu. Tu tici, ka tev vajag dzert ūdeni, savādāk tu nomirsi. Tāpēc tu dzer ūdeni. Protams, ir slāpes un gribās un tā tālāk, bet ir cilvēki, kuriem ir bail no ūdens. Tā ir īsta fobija. Bet viņam ir jātic, ka viņam jātiek pāri savām bailēm, savādāk viņš nomirs. Līdz ar to ticība, man liekas, vienmēr ietekmē kaut ko praktisku. Līdz ar to, tu paprasi man, ko nozīmē, kāpēc ticēt radīšanas stāstam. Ja zinātne to neatbalsta, tad mans pirmais jautājums ir, bet ko tas maina tavā dzīvē, ka tu tam tici? Un tā atbilde ir, īstenībā, godīgs, tieši uz šo jautājumu, man liekas, tas neko daudz nemaina. Bet ejam tālāk, otrā daļa. Radīšanas stāstam. Kas vispār ir radīšanas stāsts? Šis ir jautājums, kurā mums ir jāizpēta, no kurienes tas ir un kāds tas stāsts ir. Un šeit ir ļoti daudz variantu. Un no šejienes smelsies tā atbilde beigās, tas slēdziens, pie kā mēs varam nonākt. Kas ir radīšanas stāsts? Kur viņš atrodas? Bībelē. Zelta zvaigznīte Linardam. Precīzāk. Pirmā Mūzes grāmata, jā, labs minējums. Sākums. Kurš nodaļas? Pirmās 3. Vairāk jau pirmā. Tur pēc tam jau ir Ādams un Ieva un tā tālāk. Mēs tieši tagad par to pirmo, kur Dievs rāda zemi 7 dienās, vai ne? Viņš visu kaut ko ieliek, un tad 7. viņš atpūšās. Un ir vairākas versijas, kas tas stāsts vispār ir. Pirmkārt, kas ir viņu sarakstījis? Ķipa Mūzes. Paldies, Uldi. Viņš strādā, viņš atbild vairāk pa jums. Saņemās jaunieši. Mūzes ir uzrakstījis to stāstu. Un līdz ar to, vai Mūzes bija klāt, kad viņš raksta tajā radīšanas stāstā? Nē. Tā kā viņš zina? Es īstenībā nezinu. Man nav atbildes to jautājumu. Bet Mūzes viņu esot sarakstījis. Visticamāk, tā ir kaut dieva atklāsme, vai arī viena lieta, kas bija ebreju tradīcija, ir no mutes mutē. Kaut ko pastāst tālāk. Un tas nav tā kā mums, kad jau pēc 3. pavadiena tas viss tās ir izmainījies. Viņiem tā tradīcija īstenībā tā ļoti, ļoti precīzi ir bijusi. Bet, jebkurā gadījumā, tas ir Mūzes. Un tad ir tas jautājums, kāda veida stāsts tas ir. Un šeit izveidosies daļa no tā, kā mēs varam šo interpretēt. Tāpēc, kad citi uzskata, ka tas stāsts ir radīšanas, veidošanās próza. Jūs zināt, kas ir próza? Es arī ne, bet tas ir viens no stāstījumu veidiem. Tur ir mīti, pasakas un tā tālāk, un šis vairāk atbilst prózai. Citi uzskata, ka tas ir vairāk poētisks stāsts. Tāpēc, ka tur ir vairāki tie atpazīstamības
pazīmes, kāpēc viņš varētu tāds būt. Un viens no lielākajiem ir, es pazaudēju terminu, bet tā kā līdzības, tā kā dots devējam atdodas, piemēram, un tur ir tā kā vairāk vārdi atkārtojās vairākas reizes pēc kārtas, bet tur nomainās tā nozīme. Un tad ir tie epitēti salīdzinājumi. Un dažas no tām lietām parādās tajā derībā. Bet nepietiekam, ka tu vari loģiski pateikt. Līdz ar to tas radīšanas stāsts ir kaut kāda veida literārs darbs, iespējams stāstījums, iespējams dzēja, iespējams. Un šeit ir tas, mēs varam izvēlēties, kuram no tiem variantiem mēs piekrītam. Un kurējais mūs uzrunā visvairāk. Un šis ir tas, kas man nepatīk, tāpēc, ka es nevaru jums pateikt, šis ir īstais, jo nav tik skaidra atbildi. Un tas ir tas, kas man mazliet aizskaitināja šajā, jo es nevaru tikt līdz nekam. Un tad trešais. Ja zinātne to neatbalsta. Ko nozīmē? Jā, ko nozīmē, ja zinātne to neatbalsta? Ko atbalsta zinātne? Jūs vispārēji arī varat, tas nebija tikai, jā. Iet runa par evolūciju, jā? Evolūcija neatbalsta radīšanas stāstu. Jā? Kas? Lielais sprādziens arī neatbalsta radīšanas stāstu. Kāpēc jūs klusējat? Es jau zinu, jūs jau atnācāt, lai es jums saku atbildes. Es atvainojos, bet es jums nevaru dot to, ko jūs gribat, bet domājiet man līdzi. Ko nozīmē? Zinātne to neatbalsta. Jā, tieši tā. Viens ir tā kā zemes vecums. Jā, tad ir tas, tur bija rakstīts, Bībelē rakstīts, ka no pīšļiem, ir cilvēks radīts. Evolūcija saka, ka no mērkeķa, mēs esam cēlušies. Un lielais sprādziens vispār, kāds tur 7 dienas. Tas ir sprādziens. Bet vai jūs zināt, kas bija autors lielā sprādziena teorijai? Es vārdu arī nezinu, bet viņš bija kristietis, viņš bija katoļu priesteris. Katoļu priesteris bija autors šī teorija. Un tad man personīgi rodas jautājums, kā tu esi kristietis, tu tici, bet tu vari veidot šitādas teorijas. Bet man liekas, tas nākamais aspekts šajā jautājumā ir tieši tas par to, kā zinātne un Bībele iet un neiet kopā. Ko atbild apakaļ? Kurreiz tur bija herēzes, jo tas bija labs joks, nebūs vairāk. Herēzes pēc tam būs. Šeit tas jautājums ir, šeit ir zinātne, šeit ir mūsu ticība, un kā viņi iet kopā. Vai ir tā, ka zinātnē ir jāatbalsta ticība? Un es teiktu, ka īstenībā, nē. Un kāpēc es teiktu nē? Tāpēc, ka tas, ko dar reliģija, vai mūsu skatījumā kristietība, mūsu ticība, es vairāk jau runā par to, kas kaut ko ir darījis. Un šajā gadījumā Dievs, mēs lasām, kā Dievs ir kaut ko darījis. Un zinātne vairāk vienkārši pēta, kā lietas ir radušās. Tur vienkārši zinātnes daba ir tāda, ka mēs nevaram pierādīt Dieva esamību pietiekami priekš tiem zinātnes standartiem. Jo tur jābūt ir pierādījumiem, hipotēzēm, atkārtotiem eksperimentiem un tā tālāk. Līdz ar to zinātne vairāk runā par to, kā lietas notiek, kā lietas ir radušās. Līdz ar to tas jautājums ir, vai mēs piekrītam un varam piekrist tam, kā zinātne skaidro, kā Dievs kaut ko ir darījis. Un tad mēs nonākam beidzot pie trīs variantiem. Gan jau ir vēl, un es teiktu, ka jums katram ir iespēja formēt savu viedokli un savu teoriju par šo. Bet tie galvenie uzskati ir 3. Viens ir literārais. Literārais tas ir, kad cilvēki saka, Bībele ir vārds uz vārdu, tā kā tas ir rakstīts, tā tas ir noticis. Un tas nav par to tik daudz, ka viņi ir vienīgie, kas uztver, ka Bībele ir patiesība, vienkārši viņi ir tie, kas viņu uztver visburtiskāk. Un līdz ar to, jā, tās bija 7 dienas, un Dievs tā arī visu radīja, un tā tas notika, un viss. Es domāju, un šis neies kopā ne ar evolūciju, ne ar to lielo sprādzienu un neko, vai ne, jo 7 dienas, bet te ir 10,000 gadu, vai cik tur pasaule vec, balstoties uz tādu skatījumu. Lielais sprādziens notika miljoniem gadu apakaļ. Nekas nedara. Evolūcija arī ļoti, ļoti ilgs process. Viņi iet pretī. Līdz ar to šajā gadījumā
ir grūti. Ja mums ir šāds uzskats par šo jautājumu, tad ir ļoti sarežģīti. Nākamais ir konservatīvais. Konservatīvais rodās no viena no tiem vārdiem, kas ir diena. Un diena senēbrievu valodā nozīmē jom. 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 Paldies, Linard. Bet dienai ir vairākas nozīmes. Viena no nozīmēm ir diena, tā kā 24 stundu cikls. Tad cits ir kaut kāds vienkārši gaismas spīdēšanas periods. Un tad ir vienkārši laika sprīdis vai kaut kāds laika sloks. Sleja, paldies. Laika sleja, neizklausās pareizi. Tā kā daļa no laika, laika periods. Un līdz ar to šajā uzskatā vienalga tas uzskats ir, kad mēs ticam, ka Dievs to ir izdarījis, un tāpēc tās 7 dienas ir ilgāka perioda. Tas nav tikai pa 7, tas nav 7 dienas, tas ir 7 laika periodi. Un līdz ar to, šeit jau iedod bišķiņu vairāk iespēju kaut kā zinātnēji skaidrot, vai ne lietas. Tad, to miljonu gadu laikā ir radies tas un tas. Un tad ir liberālais Bībeles radīšanas stāsts skatījums. Un tas ir, es esmu kaut kur starp konservatīvu un liberālo. Jūs varat būt, kur jūs gribat, es jums neko nepiespiešu. Liberālais ir, kad tu lasi un tu skaties uz to nevis kā burtiski, kas ir noticis, bet kaut kāds, varbūt, Dieva atklājums. Jo, Mūzus, viņš bija ļoti sen apakaļ. Viņš neko nezināja. Viņš nezināja, kā iPhone ieslēgt. Viņam nebija pieejas tā. Viņš bija tikai cilvēks. Un līdz ar to, man liekas, un viņam tās idejas bija vairāk vienkārši par to, kā tas viss ir noticis un kas to ir radījis, jeb Dievs, vai ne? Un līdz ar to viņam atkal tas ir vienkārši par to, nevis, ka tas viss tieši tā arī notika, bet tas ir vairāk par to, ko tas stāsts, vai šajā gadījumā, tad ir jāstāsta uz to vairāk, uz to dzejas darbu, ir jāstāsta, ko viņš mēģina pateikt. Un tu vienkārši vairāk mēģini radīšanas stāstā skatīties uz to nozīmi. Ne? Un tur ir ļoti daudz, tur ir Dievs, ir radītājs, vai ne? Ir cilvēki grib būt ar Dievu, tas ir tas oriģinālais mērķis, vai ne? Ienāk grēks un viņš paņem projām. Un tā ir tā svarīgā daļa. Un par to, kā tas ir radies, tas vairāk vienkārši ir tas tā kā transports, kā pasniegt to stāstu. 3 versijas. Un es nevaru jums teikt, ka viena ir labāka par otru. Šis tiešām ir kaut kas, kas jums pašiem ir jāsaprot. Līdz ar to tur arī beidzās. Paldies par uzrunu. Tā, jā, labi. Bet, nē. Vēl nē. Es ceru, uz beigām būs vairāk aplausi. Tas, ko es ar šo gribu pateikt, ir, ka tad, kad tu kaut ko lasi un tu izlasi kaut ko Bībelē, un vienalga, vai tas ir šis jautājums vai cits jautājums, tad bieži tā problēma ir, kad mēs sakam, nē, tas ir tur rakstīts, tieši tā, un tas, kas ir pret to, nav taisnība, ne? Vai kaut kā savādāk. Un citreiz tev liekas, bet Bībelē ir kaut kādas pretrunas. Bet tā problēma ir, ka tā, ka mēs lasam, un mūsu prāti nav pietiekami gudri, lai ļoti daudz ko pareizi saprastu. Un citreiz vajag, nezinu, vai Dieva vadību, vai varbūt vairāk uzasināt savu prātu, vai vairāk iedziļināties. Vai ne? Piemēram, kaut vai tas piemērs ar to dienu. Vai ne? Ja tu nezini, ka dienā ir vairākas nozīmes ebreju valodā, ko jūs darat? Jums noguris rokas. Vēl 30 minūtes. Joks. Un līdz ar to tā problēma ir, kad ir kaut kādas tās interpretācijas, tas, kā mēs lasām, ļoti atšķirās. Un tas atšķirās ne tikai no tā, cik mēs esam gudri, vai ne, bet kur mēs esam uzauguši. Cik gudri bija mūsu vecāki, ko viņi mums skaidroja, ko viņi mums mācīja. Un līdz ar to, īstenībā, tas ir tas iemesls, kāpēc varbūt tik daudz cilvēki ar dažādiem bībeliskiem uzskatiem, bet visi sev uzskata par kristiešiem. Un tas sanāk, ja mēs sakam, ka nē, tas ir tieši tā, kā es izlasīju un nekā savādāk, tad ir ļoti problemātiski, jo tad ir jāiet karā. Un kurš no jums zina, kas notika 1054. gadā? Nebija neviens dzīves. Drosmīgi, Linard. 1054. gads. Jā, kā katoļiem, jā, tur ir katoļi iesaistīti. Pareizticīgā baznīcā gulējās no kārtas. Jā, aplausi kavētājiem!
Lielā skizma. Tā to sauc. Lielā skizma. Skizma. Vienmēr nesmējies. Tas ir normāls vārds. Jā, lielā atdalīšanās. Kāpēc šī atdalīšanās notika? Atdalīšanās notika dēļ tā, ka kaut kādā 300 kaut kādā gadā ļoti daudz sāk ticēt, vai ne? Bet visiem nebija tāds vienots skatījums par to, kam tad mēs ticam. Un tad, kad Romas imperators pats kļuva par kristieti, un viņš savāc visus kopā, un tad uztaisam kaut kādu vienu kopsavilkumu, kam tad īsti mēs ticam, kas ir tās svarīgās lietas. Un tas, es nezinu, kā ir latviski, bet angliski ir Nicene Creed, jeb ticības apliecinājums. Nicēnis, es nezinu, varbūt. Šo daļu nevajag citēt. Bet vienkārši tā bija tā vieta, kur viņi to ticības apliecinājumu izveidoja. Un tad, bet pēc tam bija katoļi pielika klāt vienu teikumu tai ticības apliecībai, kas tiem austrumu baznīcai nepatika. Un tas bija par to, ka svētais gars nāk, ir sūtīts gan no Jēzus, gan no Dieva. Bet pareizticīgi uzskata, ka tikai no Dieva tēva. Un no šī, un tad tur vēl bija problēmas, ka cik varanam ir jābūt pāvestam, vai šitas trakākais no visiem, vai var izmantot raudzētu maizi vakarēdienā, ne tikai neraudzētu maizi. Crazy spriedze ir augsta. Un no šī izveidojās tas, ko mēs tagad zinām, ir pareizticīgie un ir katoļi. Un visi šie jautājumi, viņš visu pilnībā pārplēs klāvu, to ir būs labojums. Ja? Tie nebija vecticībnieki? Nē. Un varbūt, tas ir cits jautājums. Šajā gadījumā, un jā, viņam tur savu mazā grupiņiem izveidojas. Jebkurā gadījumā, tad, kad mēs esam cilvēki, mēs neesam perfekti, mums visiem zināšanas ir ierobežotas, mums visiem ir kaut kā ticējumi. Līdz ar to tas, kas citreiz notiek, ka mēs lasām Bībeli, mēs kaut ko nesaprotam, mēs kaut kur neiedziļinamies vai arī kaut ko pārprotam, un mēs varam iebraukt kaut kur ne tur. Ne? Un šis ir tas jautājums, un ja es jums pasaku, jūs varat izvēlēties, kam jūs gribat ticēt, kurai radīšanas stāsta versijai, vai ne? Un atzīt to, kas ir pareizs par pareizi, un to, kas nav pareizs par nepareizi, priekš jums. Bet kā mēs varam kaut kādu kopsavilkumu iegūt? Kā mēs varam pārliecināties, ka mēs paši neiebraucam kaut kādā nākamajā skizmā? Un ir cilvēki, ir miruši, ir izlietas asins par šiem jautājumiem. Šis ir diezgan nopietni. Un atbildi, mīļie draugi, kā nenonākt tādās herēzēs, jo tas, kas tur it kā notika, ir herēze, kas ir fundamentāli nepiekrišana, tā ir pamata ticība. Ir kaut kristietības pamati, un tagad tu tici kaut kam, kas iebilst, vai pasaka kaut ko, kas iebilst tiem ticības pamatiem, tad tā ir herēze, kaut kas ļoti ķecerība. Latviešiem ir vēl vārds ķecerība. Un līdz ar to tas jautājums ir, kas tad ir šie pamati? Un šeit jums katram arī ir jāizvēlās pašam savu pamati. Šī ir kristību semināra rokas grāmata, Matejā, tepat printēta. Ne printēta, bet tepat stāv. Un kurš no jums ir izgājis cauri kristību kursam, kristību semināram? Ok, lielākā daļa. Jūs atceraties, kāds ir... Sāksim ar vienkārši. Kas ir kredo? Kas? Autoskola, jā. Grupa. Un kas vēl? Stūris. Tas nāk no latīņu valodas, tas nozīmē es ticu. Jā, tieši tā. Tas ir ticības apliecinājums. Un, ja jūs esat šeit, vai jūs nākat uz Mateju, vai jūs gribat pievienoties Matejam, tad kas jūs esat pa konfesiju? Jūs esat baptisti, tieši tā. Mēs esam baptisti. Jā, es arī esmu baptists. Un baptistiem ir savs kredo. Kredo ir 1 lapuse, 2 lapuses, 3 lapuses, 4 lapuses, 5 lapuses, 6 lapuses, 7 lapuses, 8 lapuses, 9 lapuses. 9 lapuses ir kredo. Un tur ir, ja mūsu tas ticības apmēlis, kam baptisti tic, tas ir viss iekļauts 9 lapusēs. Un es jums nevaru iedot to savu pamatu, vai ne? Šīs savas robežas, no kurām jūs varat tur iekšā interpretēt, cik jūs gribat, bet jūs nevarat iziet ārā, jo tad tā kļūst par herēzi un tad jūs uzsāksiet jaunu konfesiju. Līdz ar to, tas, ko es varu
jums vienkārši ieteikt ir izlasiet kādreiz LBDS mājaslapā ir tās ticība apliecinājums. Un tur ir par to, kam mēs ticam, tad ir par ko mēs uzskatām, un tad pēdējais bija, ko mēs sludinām. Un tur ir ļoti, ļoti, ļoti daudz. Mums nav laika, es negribu jūs ar to mocīt, bet šis ir garlaicīgi. Šis nav interesanti. Un es atvainojos, ka man jums tas jāsaka, bet lieta ir tāda, ka mums katram ir jāizvēlās, kam mēs ticam. Un es nezinu, kā jūs šeit nonācāt. Varbūt, ka jums bija kaut kādi draugi, un jūs Matejā forši cilvēki. Varbūt jūs pat pirmo reizi dzirdat, kad Matejs ir baptistu draudz. Varbūt jūs pirmo reizi dzirdat, ka baptistiem ir kaut kāds ticības apliecinājums. Bet šīs lietas ir svarīgas, jo ja mēs nepētam, kas ir mūsu pamati, tad mēs varam iekļūt kaut kādā kultī iekšā, tāpēc, kad mēs paši nepētam, uz ko mēs esam parakstījušies. Līdz ar to ir daudz lietas, kur jūs varat atvērt interpretācijas, ir daudz lietas, kur jūs varat, ir daudz vietas, kur jūs varat pētīt paši un nonākt pie saviem slēgumiem, bet tad, kad jūs veicat kaut kādu slēgumu, tad, ja tas ir diezgan nopietns, tad īstenībā tas, ko jums vajadzētu darīt, ir iziet cauri tam kredo, jeb šiem rāmjiem un pārliecināties, kad jūs neesat izkāpuši kaut kur ārā. Jo tas ir, cilvēki ir daudz darbu un grūtību ieguldījuši, lai atrastu šos rāmjus. Kā jau es teicu, cilvēki par šo ir izlējuši asinis. Šī nav garlaicīga. Vēl viens iemesls, kāpēc man nepatīk, šis nav nekas tāds interesants, šis ir diezgan tā garlaicīgi, bet ja jūs gribat būt kristieši un runāt ar pārliecību, ka jūs zinat, par ko jūs runājat un kam jūs ticat, tad citreiz ir jāsasmērē rokas un jādara kaut kas garlaicīgs. Kaut kā tā, vēl bišķiņi. Un es jums teiktu, ka īstenībā jums katram, es nezinu, kā jūs šeit esat nonākuši. Varbūt jūs vecāki ir atveduši, varbūt draugi jūs esat atveduši, varbūt jums vienkārši uzaicinājāt paspēlēt ģitāru vai vienalga. Jebkurā gadījumā, kā jūs te esat nonākuši, jums ir jāsaprot, kur jūs īstenībā esat. Un it kā tās lietas ir garlaicīgas, viņas ir tehniskas, bet beigās tas, kas īstenībā ir svarīgāk, ir, ka mēs neiedziļinamies tajos sīkumos. Bet īstenībā, Gabriels tūlīt uzsprāgs, bet īstenībā, ka mēs tomēr, ja Jēzus nebija tāds tehniski, viņš bija ļoti, ticība bija dzīva. Mēs nevaram atļaut, ka viss šīs tehniskās lietas mūs apsien ankuru ap kaklu un mūs pazemina un pagremdina, un ka tas ir viss, par ko mēs domājam. Mums vienalga jābūt mīlestībai, mums jābūt ticībai, un tāpēc es gribēju jūs atstāt ar pēdējo pantu. Ja šis viss jums ir ļoti sarežģīti un pa daudz, tad es gribu, lai jūs tā nomierinātu un atstāt ar pēdējo novēlējumu. No Pāvela vēstules Filipiešiem, 4. nodaļa, 7. līdz 9. pants. Un Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, pasargās jūsu sirdis un jūsu domas Kristu Jēzu. Beidzot vēl, brāļi, kas vien ir patiess, kas svēts, kas taisns, kas šķīsts, kas patīkams, kam laba slava, ja ir kāds tikums un ja ir kas cildināms, par to domājiet. Un ko jūs esat mācījušies un saņēmuši un dzirdējuši un redzējuši pie manis, to dariet. Un miera Dievs būs ar jums. Kad domājiet par to, kas ir labs, domājiet par to, kas ir mīlošs, par to, kas ir svēts, un tad jau viss būs labi.